Es nevaru sagaidīt, kad Rīgā ielas slēgs ciet, lai var ar riteņiem braukt un kājām droši iet. Stabiņas jāsaliek visur, kur vēl tukša vieta, Bruņinieki iela, piemēram, tagad cita lieta. Tvaika ielā rudenī būšot atvērto durvi dienu, sojas kafiju par velti ar un bez piena, pēc tam kakao ceremonija lielā aplī, visi vienosimies tādā kā garīgā sapnī. O rekur jaunais numurs žurnālam tas jauns, kas tas uz vākamam, vai tas ir klauns? Nē, tas ir nu kā, lai tev labāk saka, kaktus taimiņš, kuram biksēs tagad kaka. Un tagad, kas jauns intelekts šovā zem tilta, tik daudz visādi notikumu un visi bez filtra. Dzēniets un zvaigzne meloni ielikusi zobus, un kā jau vienmēr taisa visādas podas, jā, nesen kaut kur lasīja vien rakst, kā ar jaunajiem zobiem viņi bija aizgājusi uz dzējas vakaru, un kas iekaus lidojuši pa gaisu, un tie, kas sēdēja pirmā rindā, atrāvuši spaisu. Vēl raksts par aktīvo juristu Ievu Granti, mīls un seksuālās enerģijas turbotanti, tik daudz dzīves gudrības cepums tev feja, visiem tagad skauž, viņai dzīve ir kā deja. Augam ekonomiski, attīstamies garīgi, strādājam valdēs, briestam gaļīgi, cilvēki var būt tikai drusku tādi tramīgi, nākošie gadi psihenēs būs ražīgi, zem griežās ātrāk, prāti netiek līdz, kāpēc latviešu tautai Dievs nepalīdz? Varbūt apmaldījies tur augstu gaisā, smejas trakumā, kamēr zeme lejā plaisā. Kā mums stāst Latvijas pazīstamais guru, vēdiskais filozofs Uģis Bruģis Ruru. Viņš sniedz konsultācijas gan firmām, gan privāti par attiecībām un par vēdisko zinātni. Pirms bērnu ieņemšanas Bruģis saka tā, ka māja ir jāizmazgā ar govs kakām, jo govs ir svēts dzīvnieks un ar šādu rīcību māja saņems bezgalīgu laimu un svētību. Vēl kas par ieņemšanu būtu jāzina katram, ka svētību jālūdz arī savam valdniekam, tāpēc arī pats vēdiskais guru, piemēram, lūdz dot savu svētību Rīgas mēram Mārtiņam, kurš arī to devis, un tagad viss gatavs skatās. Bruģis saka, Latvija novembrī turās, jo 3. datumā viņiem ar sievu būs akts suņu pozā visdrīzāk pa dienu. Augam ekonomiski, attīstamies garīgi, strādājam valdēs, briestam gaļīgi, cilvēki var būt tikai drusku tādi tramīgi, nākošie gadi psihenēs būs ražīgi, zem griežās ātrāk, prāti netiek līdz, kāpēc latviešu tautai Dievs nepalīdz? Varbūt apmaldījies tur augstu gaisā, smejas trakumā, kamēr zeme lejā plaisā. Kas mums ir piezvanījis? Vāris no Sienājas. Sveiks, mēs tev dzirdam, Vari, kā klājas? Kurā pusē Sienājā un kāds šodien laiks? Nedaudz apmācies, pūš tāds vējiņš maigs. Aha, ļoti interesanti, paldies tev par zvanu. Nu tad vēl vienu, šodien pēdējo gan. Tā, halo, nedzird, kas mums tur zvana? No rampas zvana te Jāna. Tas gan ir forši, nu kā tur rampā, tu saki šodien diezgan silts laukā. Jā, no rīta bija lietus, bet tagad vairs nav. Paldies, lai tev jauka diena, Jāna. Dienas ziņas, kā stāst klausītāji, viņi redzējuši dronu, kas pārlaidās pār māju. Tas tika pārtverts, tad monitorēts, no rīta nosēdināts un iznīcināts. Jūtieties droši, ja gadījumā valstī būs apdraudējums, tad mūsu valdībā ir profesionāļi, kas ar dažiem specreisiem nekavējoties dosies strādāt emigrācijā. Un beidziet filozofēt, gudrnieki, hei, nekur neaizmuksiet, jūs esat vajadzīgi šeit. Tagad jācērt koki, jo valstī naudas nav. Kā šitas viss zaibala?